pēlēja teātrus, dziedāja korus, uzveda pat operas. Te Oldenburgā arhīvā var redzēt, ka te ir latviešu operas. Es zinu, Brunos kultu šeit nodibināja. Kas tas bija? Jūs atceraties? Tā bija tāda reāla tiešām opera? Diemžēl es tad vēl nedzīvoju Oldenburgā. Tas bija daudz gadus pirms mūsu laika. Bet teātra Zīverts, es atceros Spoku vilcienu, no Saldenās pudeles. Īsti lieli teātra gabali. Inteliģence ir visvieglāk aizskaramā, jo nonākot svešumā, viņa faktiski ir visbezpalīdzīgākā. Labi, bet labi, tas varētu tā būt, lai realizētos kaut kā, bet tajās nometnēs... Tāpēc, ka automehāniķis ir automehāniķis jebkuros apstākļos. Bet tajās nometnēs viņi bija vajadzīgi, jo faktiski viņi uzreiz sāka dibināt dažādos pulciņus, teātru, 2 profesionāli teātri darbojās. 46. gadā uzreiz, gadu pēc, 2 pēc izceļošanas, pirmie dziesmu svētki Vācijā, dziesmu dienas tās saucās notika. Tas nozīmē, ka kaut kādā veidā viņi sāka to kultūru šeit ar tiem latviešiem, kas bija tomēr tālāk. Un tas varbūt bija labi visai latviešu kopienai, ko par mazo Latviju sauc. Ārpus nometnes neviens viņus negaidīja, jo vācieši jau nebija sevišķi draudzīgi noskaņot pret tiem cilvēkiem, kas dzīvoja nometnēs, kaut vai tā vienkāršā iemesla pēc, ka dēļ šiem cilvēkiem viņi vācieši tika izlikt no savām mājām daļai. Otrkārt, nodrošinājums, un kas toreiz pēckara Vācijā, kad bija bats reāls dzīvē, mūsē bija labāk nodrošināt. Tā kā tāds sevišķi liela draudzība tur nevarēja būt. Nometnes dzīve. Tā jau visilgāk noturējās Vācijā. Faktiski, un tā ir zināmā veidā, tas vēlākos gados, es nezinu, tas gars, kas tad nometnēs vēlākos gados valdīja. Es neapzīmētu viņu par varenu kaut kā sevišķu izcilu. Tā bija tāda savā ziņā mākslīga sevs izolācija. Nevienā citā valstī nebija tā tik traka norobežošanās no vietējiem iedzīvotājiem kā Vācijā. No mans paša pieredzes, ja tev bija kādi vācu draugi, labi, tev varēja būt, bet lūdzams, neved viņus pie latviešiem mums. Ej pie viņiem, bet nemaisies. Tā norobežošanās no vietējās sabiedrības, tas bija ļoti izteikts, es domāju, kas ir Vācijā ilgs gadus tas pastāvēja. Tas Ausländer, tas fenomens ir kaut kur pastāvēja? Ausländers jau ir neitrāls jēdziens. Teiksim, vācieši jau varētu lietot arī vien drusku niknāku tādu Verdammter Ausländer. Tas ir nolādētais ārzemnieks. Jā, tā kādreiz runāja. Es nekad savā mūžā neesmu nekādas diskriminācijas piedzīvojis. Man tas nav bijis jāpiedzīvo. Latvija un Vācija jau diezgan tuvu kopā bija. Ja mēs, teiksim, būtu tā lielākā daļa uz Turciju pārcēlusies, es domāju, ka būtu grūtāk, ne? Jā, mēs te esam samērā tuvu. Es jau arī to jūtu. Tieši te Ziemeļvācijā viss tā izturēšanās cilvēka mentalitāte tomēr ļoti līdzīga. Arī pārtika, ēdieni un paražas ir ļoti līdzīgas. Mēs neesam neko atšķirīgi. Mēs arī fiziognomiski neatšķiramies praktiski. Köln hat noch nichts von sich hören lassen, denn ist zurzeit wegen einer Gedenkfeier des neuseeländischen Militärs in Belgien. Pieņabergā, tas ir netālu no Hamburgas, pēc kara vairākus gadus darbojās Baltiešu universitāte. Vispār tas tā kā izklausās diezgan loģiski, jo diezgan daudz pasniedzēju profesori bija aizbraukuši no Latvijas uz Vāciju. Te bija arī diezgan daudz jaunu baltiešu emigrantu. Tad kāpēc gan nedibināt universitāti? Par tiem laikiem ļoti labi zina stāstīt Rasma Cipula, mēs pie viņas pašlaik braucam. Das Antenne Niedersachsenwetter wird präsentiert. Labdien! Labdien! Es izbraukšu. Priekšos ar jums iepazīties. Jauki.
45. gada beigās, 46. gadā. Visās nometnēs dibināja skolas. Mēs, piemēram, Braunšvaigā bijām, ar Latviešu pamatskolu nodibinājām. Un tai pašā laikā tur bija salasījušies Hamburgā diezgan daudz profesori no visām 3 Baltijas valstīm. Un Hamburgā bija tāda COU nometne, kur dzīvoja galvenokārt baltieši. Un viņi bija tie profesori, bija izdomājuši, ka viņi dibinās Baltijas universitāti. Un viņiem tas tiešām izdevās. Viņi dabūja telpas, es domāju, tur vienā no valsts muzejiem. Un tā Baltijas universitāte, tai Hamburgā darbojās, es domāju, līdz kādam 47. gadam. Un tad viņi tur bija, vai to Hamburgā laikam tāds nometni bija tur, kur tagad atrodas lielie meses nami. Un viņi bija jālikvidē. Un tad viņi bija izpētījuši, ka Pinnebergā ir piemērotas kazārmes, tā saucamās Egeršteta kazārmes. Un tad tā Baltijas universitāte dabūja savā rīcībā tas Egeršteta kazārmes. Tur pārvaldes mājas, bija liels virtuves un viss, kas bija vajadzīgs. Un tais blokos studenti dzīvo istabiņās, pa 7-8 vienā istabiņā. Katrā blokā bija dušas un labierīcības kopējas, protams. Bet jā, mēs jau toreiz nebijām izvēlīgi. Bet ko tur mācīja? Tur mācīja faktiski gandrīz visas fakultātes bija. Sākot ar medicīnu, filoloģiju, ķīmiju. Es domāju, gandrīz visas, jo no visām bija kādi speciālisti tur. Un tie studenti, jā, arī nāca no visas Vācijas. Un arī viņi mācīja vācu valodā un angļu valodā. Jā, jo visas 3 Baltijas valstis, vai ne? Iespējams, ka kāda semināra arī par nacionalitātēm, bet būtībā viņi mācīja tādās internacionālās valodās. Tas faktiski sanāk, es tagad tā domāju, tāds viens no retajiem Baltijas vienotības projektiem. Jā, pareizi. Galvenokārt bija daudz, es domāju, ka lietuvieši nebija tik daudz. Es domāju, ka vairāk bija latvieši galvenokārt, ļoti daudz latviešu un igauņi. Studentu skaits bija krietnes, es domāju, 1000 vismaz, vairāk tur nebija vietas. Un profesori arī bija tas profesors sastāvs, es pieņemu vismaz 100 bija, jo es vienu pazīstu tur veselu rindu, vai ne? Tur mani vecāki bija studenti. Viņi tur tikai iepazinās, atstājot Latviju, viņi jau viens otru nemaz nepazina. Un tā, ka es tika radīts, tad es biju studenta bērns, ja? Mums bija cita situācija. Kāpēc mēs arī to slēgto, zināmā mērā sēkto tik ļoti kopām to latvietību un to latviešu kultūru, jo mums bija tāda sajūta, ja mēs to te nesaglabāsim tādu kaut cik tīrā veidā, tad viņi aizies postā, vai ne? Mums jau tur bija daudz augstranga politiķi un katrs gribēja būt tas gudrākais un noteikt, kas tagad notiks, tā kā tur tik vienkārši negāja. Bet mēs un sevišķi tie kultūras cilvēki, bija ļoti ārkārtīgi aktīvi kultūras dzīve. Mēs fiks nodibinājām koru, tautas dejas, spēlējām teātri. Un, piemēram, 12. nakts tāds iestudējums, kā vecajiem Nacionālā teātra aktieriem Ulšteina režijā bija tādu otru neesmu redzējis. Un viņiem bija visas dekorācijas, kostīmi, tie visi bija no veciem cukurmaisiem, no izpleņķlecēja zīd, no parašutistiem, ko viņi vispār varēja dabūt, pašu gatavot. Pārvadājams dekorācijas viss. Es atceros, ka viņi atbrauc pie mums, un viņi pat ar to visu viņi braukāja pa nometnēm. Tas kā viens piemērs, viņiem bija daudz slogas. Mums bija liela sporta zāle, mēs vienā galā uzcēlām to viņu pašu līdz atvesto skatuvi ar visām iespējām augšā un lejā un blakus skraidīt un tā tālāk, kā viņš bija to iestudējumu iztaisījis. Un tā sporta zāle bija pilna cilvēkiem.
karš ir beidzies, latvieši šeit Vācijā dzīvo nometnēs. Apkārt latvieši kaut kā tomēr vismaz kaut kāda kopības sajūta. Jums virs galvas, par nākotnes skaidrības nav. Un tad pēkšņi nāk sabiedrotie un saka, hei, varam braukt uz jauno pasauli, tur vajadzīgi cilvēki ir. Tad sākās otrais emigrācijas vilnis būtībā. Pirmais no Latvijas uz Vāciju, un tad no Vācijas tagad tālāk uz jauno pasauli. Iespēja aizbraukt uz Kanādas Savienotajām valstīm vai Austrāliju nozīmē aizbraukt uz veselīgu, ekonomiski veselīgu zemi. Šeit Vācijā Maršala plāns nebija sācies. Te nebija nekādas pazīmes, ka kaut kas ātri mainīsies. Tā kā cilvēki gribēja braukt. Un tāpēc pat ģimenes, kur bija varianti, ka viena ģimenes daļa paņem otriem pasaka, nē, ja tur veselības problēmas skatījās. Un vecajai paudzei pārsvarā. Vecajai paudzei, viņam vecie cilvēki nebija vajadzīgi. Un tad ģimenes teica, mēs esam gatavi kaut vai, teiksim, šķirties, bet tad vismaz viena daļa dzīvo labāk. Jā. Dažiem bija individuāls traģēdijas, ka pāri tika šķirti. Viens varēja braukt prom, otrs nevarēja braukt. 40. gada beigās te Vācijā valdīja zināms izmisums. Visa ekonomija jau bija nojaukta. No sākuma pat nebija jaunas valūtas, eksistēja melnais tirgus, nebija darbs, nebija ko darīt. Un katrs, kas varēja tikt prom no šitās Vācijas, saredzot to, ka te laikam nekas nākamā laikā nemainīsies, tas bija priecīgs. Bet tās zemes jau arī bija izvēlīgas. Viņas neņēma katru. Viņas pārbaudīja pēc veselības un varbūt arī pēc kaut kādas politiskās pagātnes, un tur daži vienkārši netika prom. Visa manta, kas jums bija, jūs ielikāt lielā koka kastē, vairāk nevarēja. Un tad jūs izsauca uz tā saucamām caurlaides nometnēm.